Čau! Te būs 4 lietas, kuras ievērojot, tu vari ievērojami mainīt savu dzīvi, uzlabot ikdienas un kopējo dzīves kvalitāti un arī savu ilgdzīvi. Tātad numur 1 lieta, kurai pievērst uzmanību un kuru uzlabot, ja ir nepieciešams, ir miega kvalitāte. Tas varētu likties diezgan garlaicīgi, tomēr tas ir tik ļoti vitāli svarīgi mūsu cilvēku ķermenim, mūsu prātam, mūsu atjaunošanās procesiem. Hormonālā sistēma mūsu miegā darbojās tādā jaudā, un tā ir tik būtiska nozīme. Un ja mēs neprioritizējam savu miegu, tad šī sistēma nevar pienācīgi darboties. Kā saprast, vai es guļu pietiekoši labi vai neguļu pietiekoši labi? Tu vari veikt atbilstošus pasākumus, lai tavs miegs arī uzlabotos. Pirmkārt, tu vari saprast arī, vai tu pats guli pilnvērtīgi, vai tu pamosties pa naktī, iespējams, tu pamosties un nevari ilgāk aizmigt. Vai tu pamosties no rīta izgulējies, vai tomēr pamosties no rīta noguris. Un trešā pavisam vienkārši lieta, kā saprast, cik tad kvalitatīvs ir tavs miegs, saprast, cikos tu dodies pie miera un ko tu dari pirms gulētiešanas. Ja tu dodies pie miera tuvu pusnaktī un pēc pusnakts un ir bijuši ekrāni, tad skaidrs, ka tā miega kvalitāte nebūs izcila. Tātad tas, ko darīt, vismaz pusstundu līdz 40 minūtes, ja stunda vispār ideāli pirms došanās gulēt, tu noliec ierīces nost. Tu neizmanto zilo ekrānu, kas stimulē tavus smadzenes, kas nospiež miega hormonu melatonīnu, bet tu noliec nost savus ierīces, iespējams, vai palasi grāmatu, vai aprunājies ar tuvajiem, vai palasi kādu žurnālu, izstiepies, pāelpo un noskaņo savu prātu mieram. Pieklusini gaismas, nogriez mājās gaismu, kad tu saproti, ka tu dosies pie miera. Ja? Tad, ja tu zini, ka tu celies naktī, iespējams ir kāda lieta, kas tevi nodarbina, iespējams ir kādi neatbildēti jautājumi, kas ir bijuši dienas laikā, un par to arī dar piedomāt un saprast, kas ir tas, kas nodarbina tavu prātu, kādēļ tu naktī celies. Iespējams, tas arī ir kofīns pārlieku daudz, un iespējams, tas ir alkohols, kas ir bijis pirms miega, kas neļauj gulēt pilnvērtīgu nakts miegu. Jā, tātad arī tas, ko vēl tu vari kā uzlabot savu miega kvalitāti, tu vari doties pie miera vienā un tai pašā laikā un celties vienā un tai pašā laikā un arī brīvdienās. Šādā veidā ieviešot tādu regulāru miega rutīnu. Jā, tātad numur 1 lieta – piedomā par savu miega kvalitāti. Numur 2 lieta, kā uzlabot, taiskaitā īstenībā arī miegu, kopējā cilvēka veselība, atjaunošanos un visu pārējo ir neēst stundu, pusotru līdz 2 pirms gulētiešanas. Ja, un, piemēram, ja tu dodies pie miera 11, tu vari paēst pat 9. Ja, tas nebūs nekas traks. Ir cilvēki, kur vispār saka, es varu 6, es jūtos labi, 6, 7, ja es pēdu. Ir cilvēki, kur saka, es nevaru, es atnāku mājās 7, 8, man taču gribas ēst. Abējādi ir ok. Tikai skaties, lai tās būtu līdz tām tiešām nemazākā stunda pirms gulētiešanas, mērķējot uz 2 stundām pirms gulētiešanas paēšanu. Ideālā gadījumā tavs ēšanas loks, numur 3 lieta dienas laikā, ir 10 stundas, kurās tu ēd. Ja, un tad sanāk 14 stundas, tu iedos savam ķermenim laiku, kad sāgramot ēdienu, kad atjaunoties, kad nenovirzīt enerģiju un citas ķermeņa funkcijas, lai apstrādātu ēdienu, bet ir miera laiks. Ja? Un šajā gadījumā, piemēram, arī, ja tu saproti, ka tu vakariņas paēd 8:00, tad mēs skatāmies, tas 14 stundas ir līdz 10:00. Ja tu redzi, ka tu nevari, ka tev brokastis jau gribās ātrāk, tas arī ir ok. Iedotās 14 stundas miera 2, 3 reizes nedēļā. Ja? Tas nav jādara katru dienu, ja tu jūti, tas nav priekš manis 14 stundas, man ir par ilgu. Tomēr uz to būtu forši mērķēt, ka tādas 10, 11 līdz 12 stundas ir šis ēšanas loks, kad tu ēd, un pārējā laikā tad tu saproti, ok, man ir vakariņas, un tad man ir pirmā ēdienreize, bet es nēdu 12, 1 naktī skatoties ekrānos, un tad visa tā ķēdīte brūk kopā. Ja? Un numur 4 lieta, pie kā piedomāt, ir, ja tev ir sēdoša ikdiena, kura paliek arvien sēdošāka mūsdienu cilvēkam, tas tiešām šis sēdošais gadsimts palielina šo mirstību, pātrina mirstību, cilvēki kļūst slimāki, kļūst nemobīlāki, traumas riski ir daudz lielāki un tā tālāk. Līdz ar to iedod sev apmēram
30, 40 minūtes, ja tu sēdi, iedod savam ķermenim pēc tam kustību. Tu piecelies un izkusties. Tu nesēdi visu laiku no vietas. Tātad šīs 4 lietas ievērojami palīdzēs tev uzlabot tavu dzīves kvalitāti, ja tu sāksi tās ieviest. Vari to nedarīt visas 4 vienā reizē, vari skatīties šonedēļ, piedomā par miegu, nākamnedēļ vai pēc 2 nedēļām pieliec klāt nākošo, atceries soli pa solītim, pamazām.